Viņai vienmēr šķiet, ka viņa dara par maz, tāpēc viņa meklē iespējas papildus nopelnīt, lai būtu kaut eiro vairāk, ko ieguldīt bērnos, jauna rotaļlieta, jauns apģērbs. Jo viņa grib, lai bērniem ir labāk nekā bija viņai, bet viņa pati, viņa sev nopērk kaut ko tikai tad, kad ļoti tiešām vajag, vai arī, ka tiešām vairs nav ko vilkt mugurā. Jo šķiet, es taču varu iztikt. Tā viņa skrien. Darbs, bērni, māja, partneris skrien no viena pienākuma pie otra. Un tomēr viņai šķiet, ka tas ir par maz, ka vajag vēl vairāk. Un tāpēc viņa nekad neapsēžas, nekad neatļaujas vienkārši būt. Vakarā viņa ir pilnīgi tukša, vienīgais, ko gribas, ir gulēt. Bet tad viņš grib tuvību, un viņa nejūt neko. Libido pazūd, ķermenis atsakās sadarboties, un viņa izdara to tikai tāpēc, lai viņš būtu apmierināts. Un tai pašā laikā pēc tam viņa jūtas tā, it kā būtu nodevusi pati sevi, it kā būtu izvarojusi pati sevi, un pazūd sajūta par sevi kā sievieti. Patiesībā tas nav tikai nogrums, tas nav tikai par naudu, tas ir par gadiem norītām emocijām. Tas ir par atbildību, ko viņa neapzināti nes viena pati, kaut drīkstētu dalīties, bet viņa domā, ka nedrīkst. Un viņa pati nav iedomājusies, ka šis ir viņas pašas radīts. Tāpat arī viņa nav iedomājusies, ka nav jāmeklē tikai palīdzība, lai atgūtu libido, ka nav jāķers pie lieliem plāniem, kas uz mirkli liek pasmaidīt. Viņai vajag tikai vienu seansu, kas liek viņai iztaisnot muguru un beidzot pirmo reizi ieraudzīt saules staru savā virzienā. Saules staru, kas saka, ka viņa ir, ka viņa drīkst un viņa var. Un to mēs darām zemapziņas terapijā.